Es daudz ļoti saņemu privātu ziņu, kā tad īsti jāatgriež atpakaļ vīrietis, puisis. Un, ja tu šobrīd esi piesaistījusi tādas neveiksmi, teiksim, tā attiecībās, tad noteikti to ir steidzami jāizlabo, lai visu pārvērstu sev par labu. Un tu šobrīd atrodies pareizajā vietā un pareizajā laikā, lai to visu uzlabotu, atjaunotu un saglabātu. Pats pirmais solis, ko tev ir jāizdara, jāuzraksta pozitīvās īpašības, darbības, rīcības, ko vīrietis ir darījis tavā labā. Un tev obligāti vajag to visu uzrakstīt uz papīra lapas, pilnībā visu, ko tu esi atcerējusies, ko viņš ir darījis tavā labā. Otrais. Tev ir jābūt apmierinātai pašai ar sevi un ar savu dzīvi. Ja tu tāda neesi, tas nozīmē, tāpēc arī tas ir acīm redzams fakts, ka tu piesaistīji šķiršanos attiecībās. Tāpēc obligāti esi apmierināta pati ar sevi un ar savu dzīvi. Ja tu nezini, kā to ir iespējams izdarīt, tad, protams, aicinu tevi uz kursu Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām. Linku atradīsi apakšā zem šī video. Un trešais solis – atsekot savas domas, ko tu šodien domāju, jo to, ko tu šodien domāji, tas piepildīsies rītdien, parītdien, pēc nedēļas. Obligāti seko, lai tu domā pozitīvas, foršas, laimīgas, priecīgas domas. Tādā veidā tu piesaistīsi to, ka vīrietis pamainīsies, varbūt tas nenotiks uzreiz, bet pēc kāda laika tu jau redzēsi izmaiņas savā realitātē. Un, protams, dziļāk, padziļinātāk un intensīvāk tu visu varēsi atgūt kursā Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Visu informāciju atradīsi mājaslapā www.ligatanovska.com. Tiksimies kursā! Atā!